Dienas tā ir. Vīriešus nošķīra no ģimenēm un nosūtīja uz Gulaga nometnēm. Fragmentā no Dzintras Gekas grāmatas Mātes Sibīrijā, kas atklāja izsūtīto mammu un viņa bērnu pārdzīvojumus, ir teikts, ka mātes ticēja Latvijai, ticēja savai valstī, un to iemācīja arī saviem bērniem. Kad veda uz vagoniem un neļāva atskatīties, tad mātes teica savām meitām: atskaties, meit, cik Latvija ir skaista. Paturi to prātā. Godātie klātesošie, īpaši politiski represētie. Šī ir sāpju diena. Šeit Gulbenē, pie Gulbenes dzelzceļa stacijas, mēs atceramies tos nevainīgos cilvēkus, kurus noziedzīgais padomju režīms deportēja uz Sibīriju. Tādēļ es aicinu šodien pieminot tos, kas tika izvesti, arī sasparoties, lai nekad tāds liktenis nevienu mūsu valsti, mūsu tautu neskartu. Mūsu Latvija, tā ir visu mūsu atbildība. Tālāk brālis pret brāli, un latvieši ir izsūtīti, izmētāti pa visu plašo Krievijas ziemeļu pusi. Un kā jau acu liecinieki saka, nav bijusi starpība starp to, kā attiecas pret dzīvniekiem vai attiecas pret represētajiem izsūtītajiem. Dārgie brāļi un māsas Kristū, dārgie tautieši, šajā dienā pārdomājot par to ceļu, kas bija jāiziet mūsu senčiem, mūsu tautai, jo ne tikai 100 vai 1000 vai 15 000 cieta visa tauta. Abas krēja dūdoda, ai, 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 ai. Abas krēja dūdodas, divbalīgi karājāja, abi jāja domāda, ai, 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 ai. Augstgodātais valsts prezidenta kungs, augstgodātais Nacionālo bruņoto spēku komandieru kungs, augstgodātais Gulbenes novada doma priekšsēdētāja kungs, komandieri, virsnieki, instruktori, karavīri, jaunsari, kadeti, veterāni, klātesošie, īpaši politiski represētie un viņu ģimenes. 14. jūnijas ir traģiska diena mūsu tautas liktenī. 14. jūnijā šajā dienā tika iznīcināti, izvesti
apcietināt tūkstošiem Latvijas cilvēku. Augstu godātie represētie, jūsu tuvinieki, godātie klātesošie. Ik gadu 14. jūnijas ir diena, kad mēs pieminam vienu no tumšākajām Latvijas vēstures, Latvijas armijas, Latvijas karavīru lapusēm. Laiku, kad okupācijas vara centās iznīcināt, izdzēst Latvijas valstiskuma ideju un atmiņas. Brutālā rīcība nav nekur pazudušas. To mēs redzējām mūsu vēsturē, to mēs redzam tagad Ukrainā. Ar netīrām kājām te ienāk tu vari, ar netīru sirdi neienāks prāva. Tos dubļus, ko atnesīs zābaklu pāris, tos nomazgās avots, tos aizskalos strauts. Patiesi, Latvijas okupācija 1941. gadā un tai sekojošās represijas ne tikai sagrāva Latvijas tautsaimniecību, bet arī iznīcināja Latvijas viscēlāko, vislepnāko un viselitārāko sabiedrības daļu – Latvijas armijas virsniecību. Tā gadu tūkstošiem šeit savas takas mīt, un Dievs par viņas gaitā visu labāk zina. Tā gadu tūkstošiem šeit savas takas mīt, un Dievs par viņas gaitā es mīlu Latviju. Piedzīt ar jūras dziesmu dzīt,